Lai gan svarīgs ir tieši saturs, reizēm tieši iepakojums izšķirs, kura būs tā prece, kuru pircējs ieliks savā groziņā, bet kuru atstās veikala plauktā. Risinājums ir vienkāršs. Kvalitatīvai precei vajadzīgs kvalitatīvs iepakojums. Viens no atpazīstamākajiem pašmāju iepakojumu ražotājiem ir kartona apstrādes meistari uzņēmums Quadrapack. Šeit tiek darīts viss, sākot no dizaina izveides un konstrukcijas izstrādes līdz gatava produkta nogādāšanai klientu rokās. Turklāt uzņēmums domā arī par vides saudzēšanu. Mēs tomēr izmantojam visas izeivielas, kas mums ir tiešām vidē draudzīgas. Tad, kad mūs aicina uz kartona rūpnīcām, tad viņi aicina mūs pagaršot vienmēr to masu, ja, no kā top kartons. Ja. Vienkārši ņemiet, un tur gandrīz vai tā var uzbērt sāli, pipars un aizies. Ja. Viņš tāda putriņa vien ir. Ja. Un arī par otrreizējo pārstrādi runājot, ka viņi var pārstrādāt otrais un trešo reizi un ceturto un piekto. Ja. Tā ir koksne, ja, un kartons attiecīgi arī tiek pārstrādāts vairākas reizes. Ikviena iepakojuma sākums ir šeit, uzņēmuma konstruktoru birojā, kur vispirms datorā tiek izveidota tā konstrukcija. Pēc tam tiek radīts pirmais taustāmais iepakojuma paraugs no kartona. Tas tiek izgriezts uz īpašas iekārtas, kuru sauc par ploteri. Sākumā šis iepakojums ir balts, neapdrukāts. Tikai tad, kad klients ir apstiprinājis iepakojumu dizainu, sākas tā apdruka un ražošana. Kartons tiek iepirkts no lielākajiem ražotājiem Eiropā. Tā biezums var būt no 0,2 līdz 1,2 mm. Pamatā iepakojuma ražošanā tiek izmantots balinātās celulozes kartons. Tas ir balts un uz tā var panākt ļoti labu krāsu klājumu. Brūnais kartons, jeb mehāniskās celulozes kartons, ir dabīgās celulozes krāsā ar garākām šķiedrām un izturīgāks. Savukārt otrreizējās pārstrādes kartons, jeb makulatūras kartons, ir pelēks un ar īsāku šķiedru, jo veidots no maltās masas. Īpaši kartons tiek izvēlēts pārtikas produktu iepakojumiem. Tam nedrīkst būt ne garšas, ne smaržas. Lai izvēlētos šādu kartonu, tiek veikts tā saucamais Robinsona tests, kad īpaša komisija ar ļoti augstām smaržas un garšas uztvertspējām pārbauda kartona, laku, krāsu un citu iepakojumu ražošanā izmantojamo materiālu ietekmi uz iepakojamo pārtikas produktu, piemēram, šokolādi, un tad savu vērtējumu izsaka ballēs, gluži kā skolā. Kartona ražošanas procesā tam tiek uzklāts krītas slānis, lai uz tā labāk varētu nodrukāt krāsas. Tad tiek izveidotas drukas plates ar informāciju, kuru nepieciešams nodrukāt uz iepakojuma. Uzņēmumā drukai izmanto ne tikai 4 tradicionālās krāsas, bet pēc klienta pasūtījuma jauc arī īpašus pantoņus. Daži no tiem ir pat patentēti, kas nozīmē, ka konkurents tādu pašu krāsu iepakojumā izmantot nevarēs. Tad uz gludās apdrukātās loksnes tiek uzklāta folija vai reljefs, atkarībā no klienta vēlmēm. Jāpiebilst, ka visā iepakojuma ražošanas procesā cehā tiek kontrolēts gaisa mitrums, lai kartons nelocītos un nezaudētu savu elastību. No apdrukātā kartona tiek izcirsts iepakojums. Ja dizainā paredzēts, iepakojumos tiek ielīmēti lodziņi. Šo dizaina elementu izvēlas tie ražotāji, kas detalizētāk vēlas parādīt savu produktu. Tad līmējamajā mašīnā tiek ievietots izcirsts materiāls, ko iekārta pati saloka un salīmē. 90% uzņēmumā ražoto kārbu ir līmētas. Maksimālais līmes punktu skaits, ko salīmē šī mašīna, ir 6. Kad iepakojumi gatavi, tie tiek salikti gofrētās kastēs un savietoti uz paletēm. Pie klienta tie nonāk nesaliktā veidā, plakani. Un klients pats ar rokām vai automātiskajām līmējumām iekārtām formē iepakojumu un pilda vai ieliek tajā produktu, kam iepakojums paredzēts, un aizlīmē tos. Pat ja produkts nemainās, iepakojums to var pircējiem atklāt no jauna, līdzīgi kā apģērbs pārvērš cilvēku. Ir mums klienti, kuriem ir, teiksim, viens produkta veids pilnīgi viens un tas pats, bet mums ir kādi 17 vai pat vairāk dažādi veidi kārbas iepakojums. Un nav tā, ka visi 17 iet vienādi, lai gan tas saturs ir viens un tas pats. Cilvēks dāvina, ja, un tad ir attiecīgi, vienam patīk tāds iepakojums, otram vienam spilgtāks, vienam ar zeltu, citam tāds vienkāršāks. Tā kā tomēr šajā gadījumā es domāju, ka iepakojumi ļoti būtiski nozīmē. Ja. Protams, produkts, ja, protams, ja tie ir pelmeņi, tad viņš jau pelmeņu garšu sajūta pērkot tos pelmeņus, nevis tās kartona. Ja,
Bet ir tādi produktu veidi, kur tomēr iepakojumam ir izšķiroša nozīme. Pat laban uzņēmums arvien aktīvāk lūkojas nevairs austrumu, bet ziemeļu virzienā. Galvenais mūsu uzņēmuma stratēģiskais uzdevums ir iekarot Skandināvijas tirgu. Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija ir vienīgā problēma, kad mūs tur neviens negaida. Un tagad mēs esam paņēmuši par mērķi 200 līdz 300 skandināvu uzņēmumus, kur mēs mērķtiecīgi 2 gadu laikā mēģināsim viņus iekarot. Lai sacīnītu šādu te ražotāju kā Karls Fāzers, visi noteikti pazīst tādas kastītes kā Geiša, viņam ir ļoti daudz dažādu produkcijas veidu. Lai viņus sacīnītu, mums bija nepieciešami 5 gadi no pirmā zvana, līdz pasūtījumam pagāja 5 gadi. Šī te kastīte ir nopērkama, tā ir kastīšu sērija, tur ietilps kādas 8 kastītes. Visos pasaules lidostu taksfrī veikalos mēs ar to arī lepojamies, un šī kastīte ir labākais produkts, kas ir uzražots mūsu uzņēmumā. Šeit ir gan kartons, gan tās kārbiņas izpildījums ļoti augstā līmenī, un iekšpusē ir lodziņš, kas ir izveidots no bioloģiski sadalošā materiāla. Uzņēmums Quadrapack piedāvā vērīgākajiem skatītājiem piedalīties konkursā. Kas pareizi atbildēs uz manu jautājumu, saņems šo, tie ir Laimas produkti mūsu iepakojumā. Un jautājums ir šāds. 90% mūsu ražotā uzņēmuma kārbu ir salīmētas. Cik ir maksimālais līmēšanas punktu skaits, ko ir iespējams salīmēt uz vienas mūsu līmējumās mašīnas?